Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Pie ģimenes ārsta. Pagājušajā mēnesī es pārcēlos uz citu rajonu. Man vajag jaunu ģimenes ārstu. Es ieeju tuvākajā poliklīnikā un dodos pie reģistratūras. Labdien! Es gribētu reģistrēties pie ģimenes ārsta. Es dzīvoju šeit, netālu. Labi, lūdzu pasi un apdrošināšanas polisi. Vai jau esat izvēlējusies ģimenes ārstu? Nē, vēl nē. Vai jūs varētu ieteikt kādu ģimenes ārstu? Varam piedāvāt ārsti Kalniņu. Vai jums der ārste Kalniņa? Jā, der. Labi, pirmais pieraksts ir šodien, 11:20. 203. kabinets. Koridorā ir neliela rinda. Es pajautāju: atvainojiet, kurš ir pēdējais rindā? Es, atbild sieviete. Es apsēžos un gaidu. Es ļoti uztraucos, vai ārste būs laba. Medmāsa pasauc mani. Ārste smaida. Labdien, vai šī ir jūsu pirmā vizīte pie manis? Jā, es esmu šeit pirmo reizi. Es meklēju jaunu ģimenes ārstu, jo pārcēlos. Labi, saprotu. Kas noticis? Man jau 3 dienas sāp mugura. Ārste pārbauda. Palūdz saliekties, pieskarties ceļiem, uzspiež uz muguras. Izmēra asinsspiedienu un pulsu, apskata stāju un muguru. Palūdz pacelt kāju, jautā, kur sāp, kā sāp, kad sāpes sākās, vai sāpes izstaro kājā, vai darbā daudz sēžat, vai bija trauma vai kritiens. Kopumā jūtos labi, man nav hronisku slimību, nelietoju zāles, man nav alerģijas, atbildu es. Ārste saka, visticamāk tas ir muskuļu saspringums. Es uzrakstu recepti, tabletes un ziede. Vajadzīgs arī papildu izmeklējums, rentgens, te ir nosūtījums. Kontroles vizīte pēc nedēļas vai agrāk, ja nepaliek labāk. Es dodos atpakaļ pie reģistratūras. Labdien, es gribētu pieteikties uz rentgenu. Brīvi ir rīt, 10:30. Parīt, 15:00. Vai nākamajā trešdienā, 9:00. Lūdzu, parīt, 15:00. Labi. Nāciet lūdzu 10 minūtes agrāk ar pasi un nosūtījumu. Es nopērku zāles aptiekā, mājās ieziežu muguru, izdzeru tableti un atpūšos. Tagad man ir jauns ģimenes ārsts un es jūtos drošāk. Pie ģimenes ārsta. Pagājušajā mēnesī es pārcēlos uz citu rajonu. Man vajag jaunu ģimenes ārstu. Es ieeju tuvākajā poliklīnikā un dodos pie reģistratūras. Labdien! Es gribētu reģistrēties pie ģimenes ārsta. Es dzīvoju šeit, netālu. Labi,
Lūdzu pasi un apdrošināšanas polisi. Vai jau esat izvēlējusies ģimenes ārstu? Nē, vēl nē. Vai jūs varētu ieteikt kādu ģimenes ārstu? Varam piedāvāt ārsti Kalniņu. Vai jums der ārste Kalniņa? Jā, der. Labi, pirmais pieraksts ir šodien, 11:20. 203. kabinets. Koridorā ir neliela rinda. Es pajautāju: atvainojiet, kurš ir pēdējais rindā? Es, atbild sieviete. Es apsēžos un gaidu. Es ļoti uztraucos, vai ārste būs laba. Medmāsa pasauc mani. Ārste smaida. Labdien, vai šī ir jūsu pirmā vizīte pie manis? Jā, es esmu šeit pirmo reizi. Es meklēju jaunu ģimenes ārstu, jo pārcēlos. Labi, saprotu. Kas noticis? Man jau 3 dienas sāp mugura. Ārste pārbauda. Palūdz saliekties, pieskarties ceļiem, uzspiež uz muguras. Izmēra asinsspiedienu un pulsu, apskata stāju un muguru. Palūdz pacelt kāju, jautā, kur sāp, kā sāp, kad sāpes sākās, vai sāpes izstaro kājā, vai darbā daudz sēžat, vai bija trauma vai kritiens. Kopumā jūtos labi, man nav hronisku slimību, nelietoju zāles, man nav alerģijas, atbildu es. Ārste saka, visticamāk tas ir muskuļu saspringums. Es uzrakstu recepti, tabletes un ziede. Vajadzīgs arī papildu izmeklējums, rentgens, te ir nosūtījums. Kontroles vizīte pēc nedēļas vai agrāk, ja nepaliek labāk. Es dodos atpakaļ pie reģistratūras. Labdien, es gribētu pieteikties uz rentgenu. Brīvi ir rīt, 10:30. Parīt, 15:00. Vai nākamajā trešdienā, 9:00. Lūdzu, parīt, 15:00. Labi. Nāciet lūdzu 10 minūtes agrāk ar pasi un nosūtījumu. Es nopērku zāles aptiekā, mājās ieziežu muguru, izdzeru tableti un atpūšos. Tagad man ir jauns ģimenes ārsts un es jūtos drošāk.